Ceļu satiksmes drošības direkcija, jeb tautā CSDD. 26 rajonu nodaļas, Jūrmala, Rīga un pārvalde. Tātad pilnīgi loģiski, ka Rīgas Tehnisko universitāti beigušie autoinženieri šajā sistēmā ir atraduši visvairāk darba vietas. Interesanti, vai arī turpmāk, pēc tam, kad CSDD jau vairāk kā 15 gadus ir darbojies un radījis šo sistēmu, kas mums eksistē valstī, gan ar tehniskām apkopēm, automobīļu reģistrāciju, vai nemainīsies CSDD darbības profils un autoinženieri vairs nebūs tādā skaitā nepieciešami turpmāk? Es domāju, ka noteikti, ka nē. Kā jebkurš Latvijas uzņēmums, arī mēs attīstamies ne tikai kvalitatīvi, bet arī kvantitatīvi. Un arvien vairāk darbinieku pie mums strādā gadu no gada. Un domāju, ka arī autoinženieri, kā tas ir bijis arī iepriekš, arī turpmāk, būs viena no pieprasītākajiem kadriem, kuri varētu meklēt darbu tieši CSDD struktūrās. Interesants novērojums. Autoinženieri ceļu satiksmes drošības direkcijā bieži vien veic pienākumus, kas ir visumā attālināti no viņa pamata autoinženieru izglītības. Kaut vai Tetera kungs, kas vada kvalifikācijas daļu. Jā, varētu tā likties tomēr. Lielā mērā jau mēs ar tiem automobīļiem arī esam saistīti. Protams, ka Tehniskā universitāte, ja tieši automobīļu autosaimniecību katedra negatavo speciālistus, lai viņi, strādātu ar ceļu satiksmes noteikumiem, vai ar vadītāju apmācību, vai ar transporta līdzekļu reģistrāciju, vai ar tehnisku apskatu. Bet tam visam, protams, pamatā ir tās zināšanas, kuras nekur citur jau iegūt nevar. Tās ir augstākā izglītība tehniskajās zinātnēs, un tieši konkrēti šī gadījumā tā ir augstākā izglītība, kas saistīta ar auto uzbūvi, ar auto saimniecībām un tā tālāk. Katrā gadījumā par vienu mēs laikam varam vienoties, ka autoinženieris kā pamatizglītība ir pilnīgi pietiekama, lai startētu un sāktu savu karjeru CSDD sistēmā. Noteikti tā ir, jo tas pamats, ko ieliek Tehniskā universitāte un noteikti arī citās mācību iestādēs, kas gatavo līdzīgas speciālistus, ir tas, kas nepieciešams, lai cilvēks droši vien mācētu patstāvīgi domāt, analizēt faktus un rīkoties ar viņa rīcībā esošo informāciju. Protams, arī svarīgas ir tās tehniskās zināšanas, kuras mums ir nepieciešamas gan tehniskās kontroles inspektoriem, gan cilvēkiem, kas veic transporta līdzekļu reģistrāciju, protams, arī tiem, kas pieņem vadītāju eksāmenus.